Tiešā vēl pēdējās iespējas atlikās no dalībniekiem, lai šāda dievredēļ mazu var finišēt kolosāli. Aiziet, uzgabalējam gan dāmām, uzgabalējam kungiem, uzgabalējam bērniem, uzgabalējam pieaugušajiem, uzgabalējam sievietēm, uzgabalējam vīriešiem, uzgabalējam jauniem, uzgabalējam veciem, uzgabalējam kolēģiem, uzgabalējam radiem, uzgabalējam draugiem, uzgabalējam sīvākajiem konkurentām. Un, protams, esam skatītāji ļoti uzmanīgi, klausam arī tos cilvēkus, kas ik pa brītiņam iesvilpj savās svilpēs un aicinu būt piesardzīgiem šeit finišā sektorā. Es arī aicinu būt piesardzīgiem un doties pāri šai trases daļai tikai tajā brīdī, kad ir droši, kad varēs paspēt pārēt pāri. Lūk, arī ar šādu velospēdu ir iespējams finišēt vienības braucienā, kas tikko man pabrauc garām un dodas finiša virzienā. Izskatās, ka tur nemaz nav jāsēž, tur var gulēt un mīt arī šādu kombināciju divām nodarbēm ir iespējama, bet šeit lielais vairums riteņbraucēju izvēlās sēdus pieveikt šo te stāvot Siguldas kāpumu. Neredz gandrīz nevienu, kurš būtu nokāpis no sagliem un mīt šādā veidā. Aplausiem sveicam visus dalībniekus! Hop, 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 aiziet! Uzmundrinam, varbūt mataisim mazliet platāk šobrīd to ceļu un to ejot sacensību dalībnieki tik tiešām ir daudz un viņi visi ir nolēmuši finišēt daudz maz vienā laikā. Nu, neviens, protams, negrib finišēt pēc 3 vai 4 stundām, bet tad, kad ir pienācis tas finišēšanas laiks, tā kā palīdzam viņiem mazliet platāku finiša koridoru uztaisam šajā kalna pēdējā posmā un, protams, uzmundrinam visus dalībniekus, uzmundrinam viņus ar aplausiem. Tieši tā, paiem mazliet maliņā, lai šis te finiša koridors ir mazliet plašāks, lai velospēdis var vairāk spērties, var skaistākas kustības, kustinot savu velosipēdu, kustinot savus gurnus, kājas, muskuļus un visu pārējo un palīdzam viņiem finišēt. Tiešā palīdzam finišēt ar uzmundrinājumiem un ar veiksmes saucieniem, ar aplausiem un visu pārējā. Lūk, kā skaisti finišē arī šis tandēms, kur dāma ir nosēģināta aizmugurējās ceļnieki un kungs ir priekšgalā. Lielisks finišs arī viņiem, vēl vairāki dalībnieki ir gatavi pieveikt šo te distanciju. 36 km atgādina, ka tā ir tikai pati mazākā distance, kas šodien bija dalībniekiem jāveic 44 km tautas klasē un, ticiet vai nē, 98 km sporta distancē. Un šī distances uzvarētājs ir Indolis Vekamanis. Ja gribat redzēt, kā viņš saņem kausu, kā viņš saņem ziedus, medaļu un visu pārējo, jums ir jādodas pulkstēt 3 uz pilsētas laukumu, kur būs gan apbalvošana, gan arī svinīgas runas. Un tiešām lieliskā noskaņojumā turpināsies šī nelielā, es pat teiktu, maigi izsakoties, nelielā velo ballīte Siguldā. Jau 22. reizi vienības velobrauciens un ar katru gadu arvien lielāks, arvien kuplāks un nav jau brīnums. Aizbraucam mājās, izstāstam, cik mums ir labi gājis, cik mums kārtīgi finišā pabaroja,
cik izpalīdzīgi bija pārējie sacensību dalībnieki brīdī, kad man bija pārsprāgusi riepa, un, protams, tad šie kolēģi, draugi, radinieki nākamgad arī nolēms pievienoties, un lielākā vienotā atmosfērā mēs varēsim gan startēt, gan arī finišēt. Jācer, ka arī šo sacensību saimnieks Uģis Mitrēvits ir finišējis. Ja nu gadījumā kāds viņu redz, viņam 201. numurs, viņš kalnu divriteņu sacensībās kā goda dalībnieks, kā pats pirmais numurs devās distancē. Kalnu divriteņu sacensībās ātrākais vīrs šodien izrādījās Ivars Prokofjevs, Seba kalnu divriteņu maratona kalnu karaļa trekliņa īpašnieks šodien bija ātrākais distancē. Nu, iespējams, ka tādēļ, ka distance bija pietiekami īsa, tikai 44 kilometri. Nu, parasti šajās kalnu divriteņu sacensībās kilometrāža krietni lielāka, apmēram 60, 70, varbūt arī 80 kilometri, un tur parasti ātrākais ir Dmitrijs Sorokiņš. Nu, šoreiz Dmitrijam vieta ārpus pirmā trīnieka. Kalnu divriteņu sacensībās bija ārkārtīgs spraigs un interesants spīdis par otro vietu, kur Raivis Zīmelis kalnu pēdējos metros tika garām titulētajām Igaunijam Alanam Orasam, un Latvijai atnesa otro vietu arī šajās sacensībās. Uz tautas klasē ātrākais braucējs šodien Kaspars Laurērs. Apsveicam visus dalībniekus ar veiksmīgi sasniegt finišu. Ar aplausiem palīdzam viņiem pievarēt pēdējos metrus, šeit pēdējos 20-30 metrus pret kalnu, un tad pēdējie 100 metri finišā. Orķestris atkal laiž vaļā, tādēļ pasmaidam arī viņiem, par godu viņiem. Viņiem arī šodien darbīga diena, un viņiem nav jāmin, viņiem ir vienkārši jāpūš. Aiziet, reku vēl viens tandēms, brīnišķīgi. Uzmanīgi jāšķērsojam ielu, tad esam ļoti uzmanīgi. Atrodam skaistāko pauzītiņu, lielāko caurumu starp dalībniekiem, un tad aši skrienam pāri citādāk. Savus bērnus, savus atlases turam ļoti cieši klāt, un neļaujam uzskriet šīs trases, jo ātrumi nav nekādi mazie, arī minot pret kalnu 10, 15, varbūt kāds pat ar 20 km/h gatavs pieveikt šo Siguldas stāvo kalpu, kuru reizēm ļoti daudz komandas, daudz sportisti izmanto savus izturības trenēšanai, uzbrauc augšā, nobrauc lejā, un tā visas dienas garumā. Nu, protams, daudz un dažādās vecuma grupās un dažādās kategorijās pie balvām tiks labākie un ātrākie sacensību dalībnieki.
pirmā līdz 6. vietas sporta klasē, pirmā līdz 3. vieta arī kalnu divteņu sacensībās. Protams, būs arī spēcbalvas kuplāk pārstāvētajiem uzņēmumam. Es zinu jau pāris uzņēmumus, kas varētu pretendēt uz šo balvu. Ar pāris kungiem no šiem uzņēmumiem mēs jau pirms starta aprunājāmies. Un tiešām ļoti pārstāvētas ir uzņēmumu komandas. Ir, protams, arī pašvaldības. No kura pašvaldība tad būs viskuplāk pārstāvētas? Vai tā būs vietējās Siguldas pašvaldība? Давай! To arī apbalvošanas ceremonijā pulksten 3 varēsim noskaidrot. Būs arī apbalvošana kuplāk pārstāvētajai ģimenei, kādā arī šādas balvas tiks piešķirtas. Priekš cilvēki ar izdomu arī startējuši ar dažādākiem velospēdiem un tandēm. Protams, ir klasika, kā šādi velospēdi piedalās sacensībās. Pirmo reizi šogad redz arī velospēdu, kur dalībnieki, 2 dalībnieki sēž uz vienu velospēdu, bet katrs uz savu pusi. Nav tā, ka velospēds uzsās uz to mūsu, kurš ātrāk mīt. Velospēds virzās vienā virzienā, bet otram sanāk vienkārši skatīties uz to, kas jau ir nobraukts uz atpakaļ skatīties. Tāpēc arī šāds velospēds ir starp sacensību dalībniekiem, kuru katru mirkli arī viņam ir jāfinišē ar ovācijām. Sveicam arī visus pārējos dalībniekus. Hop, 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 pēdējiem metri jums ir palikuši. Aplausus dalībniekiem 22. vienības braucienā. Pēdējie metri dāmas un kungi šiem dalībniekiem, kas ir pievarējuši 22. vienības vēlā braucienu, 33 km distanci tautas klasē kalnu divteņos, 44 un labs izšķīrās arī par 98 km distanci. Es ceru, ka šie cilvēki savu izvēlu nav nožēlojuši, jo tur diezgan pamatīgi cīņa ir bijusi ar vēju. Un dienas sākumā tas vējš iepūta mazliet stiprāk, tagad tā saulīte ir krietni lielāka, vējš krietni mazāks, laiks ir siltāks un patīkamāks. Un, protams, šādos apstākļos var finišēt ne ar ko citu, kā tikai un vienīgi ar smaidu sejā. To arī vajag darīt ar smaidu sejā. Jūs gaida putriņa, jūs gaida vēl kāda lieka zaķumojušas ūdens pudele. Jūs gaida arī piemiņas diploms, ko jūs varēsiet izdrukāt www.velo.lv mājaslapā. Jūs tur, protams, varēsiet atrast arī savu rezultātu, ja ir slinkums iet pie sacensību rezultātu dēļ, bet es gan novēlētu to izdarīt, jo tautas klasē šodien šeit ir arī loterija, balvās ļoti vērtīgi priekšmeti, protams, saistīti ar riteņiem, kā piemēram velosipēds pats par sevi, 4 šādas balvas, arī divriteņu turētājs no Tūlu, arī Germiņš, IPS iekārta un daudz citi labumi no šo sacensību sponsoriem. Protams, Velo.lv mājaslapā var atrast arī citas sacensības, jau gadījumā negribas mest šodien vēl mieru tādai mazāk vai vairāk aktīvai riteņbraukšanai. 23. septembrī Smiltenē notiks kārtējais MTB kalnu divteņu maratona posms, tas patiesībā būs pēdējais šajās sacensībās. Nogā ir tieši tā malači. Viens no dalībniekiem man piebrauc sāku, kas cits, ja ne malači, jūs visi esat šajā dienā, gan dalībnieki, gan arī skatītāji, kuris ceru vēl no muguruši no plaukstu likšanas kopā, no aplaudēšanas, no ovāciju izteikšanas redzēt. Es vēl ar vienu runāju, tas nozīmē, ka arī jūs vēl ar vienu varat saņemties un aplaudēt šiem dalībniekiem, kuri labā nožā noskaņojumā tuvojas finišām. Ar aplauciem sveicam šos dalībniekus. Я в гору умер. Я реально с ними держался, думаю, ну пофиг, хотя бы до горы.
А я не догнал, как раз одну группу впереди нас ехала. Мы никак против ветра не могли дотянуть ее. А? 67? Это отрывались еще. Я вот так становился. Фига, у меня ноги не успеваю. Горы. Я думаю, реально ну, до горы я их не догоню. Я, в принципе, ну, одного двух пропустил. А как ты меня обогнал? А в самом начале я только был старт, видел на тротуар. Я построил, я, в принципе, стартовал вместе с тобой, ты стартовал справа, а я слева, и поэтому я слева пошел со спортсменкой двумя. В самом начале 62 ехали. Со старта. Я офигел, я думал, мы выехали на трассу, я уже умер. Я реально просто чтобы догнать его. И мы реально догнали вот эту толпу, и догнали вторую группу, и пошли за третьей, ну или за первой. За первой, может, еще не схватили. Так все время типа догнать. Но я хорошо, вот я потом на это отсиделся, потому что там уже когда скорость держали все, ну, там где-то 40-42. Я там реально отсиделся, и горы пошли. И реально, я в самом конце все время этой группы, а группа растягивает, просто посередине оборвалась. На ноги, короче, давай обгонять всю группу, догонять ту. Ну ты догонишь ту. Понимаешь, опять гора, и опять наш рвет. А в центр, ну, реально я сбегал, потому что там все вот так, значит, едут, ветер Машку нашел? Я тоже не видел. Я тоже не видел. Не, ну гора нормально. Ну, блин, не могли догнать, впереди группа была. Вот я ее видел, она метров, да, 200, наверное, 300 от нас была. И никто не мог догнать. Потому что этот ветер как раз, мы туда, когда ехали, вот на ту группу сесть бы, ту группу сесть бы, и все было бы нормально. Но у нас так, типа, едут, хлопают, типа... Даже спортсмены не обгоняли. Просто там тебя рвется, там уходит. Там реально, ты, ну, то есть не то, что ты едешь, а ты все время должен, ну, на этом самом деле, она все время отрывается и, Позвал бы меня за собой. 60 пар разогнался в самом начале и был. Мы с тобой выступали вместе, на группе, можно справа, и там у тебя ниже было, не обогнать. А мы слева пошли прям по тротуару, где тоже педали шикарно, но я думаю, я этих двух спортсменов не отпущу. И я смотрю, мы реально типа на ногах все время идем, и спидометр 60, думаю, блядь, только начало гонки, но думаю, пофиг. Не, мы вначале 56 шли с кем-то. Taisnē, finiša taisnē, kur vēl pēdējoreiz sakopot savus spēkus un iemītēja pedāli Класс, которые отрывались от той группы, нам и потом у нас отрывались. Вот так все время. Ну, у нас группа сначала нереально большая, потом стало человек, не знаю, там, 3. Мы периодически догоняли тех, кто отрывался от наших. Я говорю, хотел туда догнать, но мне не с кем было, реально. Вылезали люди, но сразу же прятались. Они реально было догнать. Потому что я реально, я сидел, в группе я держался. Ну да, но видишь, да, никто попытки даже не делал. А были на спортивных великах, чуваки ехали. Потому что у нас там было человек 10 группой, они все время менялись и тянули. А ты, наверное, только сидел сзади, да? Еле-еле. Только турбулентность затягивала. Да нет, ну я вижу, что я сидел все время сзади, но прям, ну, после каждой горы
мне надо 20 метров не догонять, потому что я понимаю, что вот сейчас взорвался сотку, он уже их не догонит. Вариант только маленький, типа, и догоняешь ее, а я ее когда догоняю, начинается следующая гора, и опять следующую гору. Фигач, опять сколько оторвалась эта группа, тебе опять. Я думал, я хотя бы с горы отдохну, крепко было, с горы все как понеслись. Поэтому я через не ехал все время, думаю, пофиг, или я сейчас здесь потеряю и в гору, потом сюда не залезу. Я несколько раз, мне приходилось тянуть. Один раз против ветра при старте, потом посередине, ну дофига тянул людей. Блин, реально сидят за мной с этими тонкими стыками, я думаю, не смысл. А я, представьте, ошибается на толпа. Я реально обгоняю, они все на стыках. Ну как, они все, ну, то есть, это получается, мне надо выйти против ветра их догонять, а те просто сидели, Устали. Kopā ar darba kolēģiem kopā. Un, protams, pēc tam labā garstāvoklī pārnāk visus sasaistīt дорогу 6 человек ехало перед нами, метра 100. Я все время туда хотел, ну, то есть, в попасть. Поеду, встречной группы. Реально мы догнали эту толпу. Эти 6 человек сидели за мной в гору. Передо мной пару раз упала чуваков. А у нас я чуть не упал. Я там просто, знаешь, срезанный такой. Я еду, мне просто колесо, чуть не пол колеса уже, поэтому я просто еду, думаю, блин, сейчас это шевельнется, а вариантов, ну, я нарочно чуть-чуть затормозить, думаю, блин. Прям мне рожи не хватало конкретно в этот раз. Мне держаться уже неудобно было, так, хотел сказать. Держался, но не часто, я больше так. Офигеть. Ну там было у чувака диск был плохо тормозной, и колесо вообще не крутилось заднее. Я так понял, я первый. Я из Цитадела, я так понимаю, первым приехал. А видишь, мы не перерегистрировались в Цитаделу, я тоже стою и думаю. А это самое. А Кэчка меня регистрировала. На стиках, который был, он приехал где-то через минуту после меня или через 2. Есть такая группа была спереди, блин, думаю, как, еще они поднимаются, а мне нормально, типа, ну, я нормально тянул. Думаю, блин, ну чуть-чуть бы еще немножко селенок, и я бы их всех обогнал. Потому что просто догоняли, да, в горе, да, ну, прям, что, не знаю, там, 100, там, 150, наверное, все вот так поднимаются. Ну, я дофига обогнал в гору. Tur var šo skrējēju nākt, tu esi stāv tajā pusē, kur ir balstīts. Mani var atpazīt pēc gaiša zila krakla, tūpši zilām biksēm, mapi, kurā ir gan balti, gan oranži papīri, un man ir saules brēles un rokās mikrofons. Tātad skrējēju, kurš ir pazudis. Es ļoti būtu priecīgs, ja šis skrējējs lēnām garām dotos manā virzienā, jo šeit viens ļoti mazs skrējēja saimnieks, kurš ir nedaudz sagādājies, ka viņa braucam rīks ir nosūtis. Tātad, ja atrodam kādu skrējēju, tad droši nesam viņu šurp. Skrējējs esot bijis melnā krāsā. Она тебя видела? Melns skrejceļš. Nesam šurp, start finish zona, meklējam cilvēku gaiši zilā kraklā un tad jau visu pārējo sarunāsim. Tikmēr ar ovalcijām sveicam un nākamo dalībnieku, kas iebrauc finišā un 22. vienības velo braucienā ar vien grūtāku un grūtāku заснять. Arī policijas kādreiz motocikls pabraucienā. Ļoti labi tas nozīmē, ka visi daudz maz ir pietuvējušies beigām un ir gatavi labā noskaņojumā. Блин, да, не догнали мы эту группу перед ним. Skatītājiem un skatītājiem
uzgavēs. Но видно было, что они так... Visticamāk, bet viņiem tas patiesībā ir obligāti jādara. Jo kam gan citam mums, kas redzējam gan arī skatītājiem, gan siguldiešiem, gan siguldes viesiem. Šādi var arī aizmigt pie stūras, gan drīz guļot. Lūk, arī šāds sacensību dalībnieks ir gatavs iet finiša taisnē uzgabalēm arī viņam. Un lūk, ir atradies arī melns skrējritenis. Tas nozīmē tikai to, ka meklējot var arī atrast visas labās lietas. Un šajā sakarā arī man gaždāvoklis uzlabojās par veseliem 50%. Vēl 10% varētu pielikt klāt, ja mēs uzgabalētu sacensību dalībniekiem. Man ir atradies vēl viens priekšmets. Tas ir pelēkas krāsas maks. Šķiet gandrīz tukšs ar smuku panti. Tas ir priekštelefona, tas ir maks priekštelefona. Izskatās, ka tas ir sieviešu maciņš ar smuku sirsniņu un rozā puķīti. Tātad pelēks maks telefons. Ir atradies pelēks maks telefonam ar skaistu tauriņu priekšpusē. Tātad šo skaisto pelēko maku var atrast pie manis starta finiša zonā, tur, kur pagriezies vēd sacensības dalībniekus pa labi uz finišu, pāriem pāri ielai, un tur atrodam cilvēku gaiši zilā apģērbā. Pie viņa atrodas pelēks maks ar skaistu panti, ar skaistu tauriņu un sirsni, metāla sirsni, kuras vidutī ir skaists lilā zieds. Tad šāds pelēks maks ir atradies, lūdzu īpašnieci nāk un šo te saņemt. Skrējriteni mēs jau atradīsim arī saimnieku makām. Ja vēl kaut kas ir pazudis, ja gribat to atrast, vai jūs esat atradis kādu priekšnieku, kas nebied ar jums, droši nāciet un informējiet par to mani. Tikmēr sveicam finišā visus pārējos dalībniekus, kas ir piebeiguši 36, varbūt 44 un varbūt vēl vairāk kilometrus 22. Latvijas brīvības braucienā. Tik tiešām šī ir lieliska tradīcija, kuru vajag arī turpināt, un tā ir ļoti arī kuplākai. Pirmās neatmūs Umaņu laikos sacensību dalībnieku skaits ir bijis pat 9000, un šogad apmēram 5000, un ja tā ir patiesība, tad šogad esam vismaz sasnieguši rekordu pēc neatkarības atgūšanas rekordu. Nākamgad varam arī vairāk, nākamgad varam braukt jau ar 6000 dalībnieku. Nu, katram taču ir mājās divu ritenis, gandrīz katram, tad atliek tikai to mazliet sākuma un piereģistrēties un izvēlēties pareizo distanci un startēt. Es domāju, ka ja kurš šodien finišais nenopžēlo savu distanci, izvēlēto distanci, kura tā būtu. Apsveicam dalībniekus joprojām, ļoti daudz dalībnieku finišē. Un ar ovācijām un aplausiem viņus sveicām. Būs veiksmīgi nopelnītā, tikai jāpagriežas pa labi.